Sveicināts! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Iekārtojies ērti, sataisi ēdienu, sviestmaizes, vai arī pasūtīja kādu ēdienu, lai atved kāds mans kolēģis no Indijas. Tātad šis video būs diezgan garš. Šeit būs apkopojums pilnīgi viss, ko es biju uzfilmējis, kā man gāja ar Volvo. Volvo stāsts šobrīd turpinās. Drīz vajadzēs iet uz skati. To arī darīšu. Īsi pastāstīšu. Pa šiem tagad sanāk 11 mēneši ir pagājuši. Pa 11 mēnešiem sanāk tā, ka esmu iztērējis transportā, ja es, piemēram, rītdien, parīt vai, tuvākajā laikā izdomāt, vedīšu Volvo uz Tolmetu. Un tad viss. Nekāda ienākuma īsti nav. Labi, tur 200-300 varbūt, jā. Tas nozīmē, ka 11 mēnešu laikā, principā, jā, gada laikā būtu iztērējis 9000 eiro transportā. Tas ir iekļaujot gan 2000 eiro iegādes cenu, gan iekļaujot arī 4000 eiro degvielas cenu, ir nobraukti 35 000 kilometri, kas īstenībā nemaz nav tik maz. Tā zolīts skaits. Jo, piemēram, elektromobīļiem, ja tu piesakās uz atbalstu, tad tur vajag 5 gadu laikā norulēt 50 000. Bet šeit es gada laikā gandrīz vai to, 3-5, pusotras gads un 50 jau būtu, jā. Šis video būs īsa pamācība, kā iebersties, tātad vēl par izmaksām. Tad sanāk 3000, ir ieskaitot arī apdrošināšanu. Tātad gada laikā mašīnai smilcis kādus 3000 eiro, samainīja interkūleru radiātoru, samainīja, eļļas tas jau tāds normāls, tas jau, tā vajadzētu. Vēl visādus devējus, bet tas īsti nemainīja neko. Principā to varēja arī nedarīt. Tā teikt, bišku varbūt palieko, bet, bija cerība, ka tas palīdzēs, bet, nepalīdzēja. Iespējams, ka problēma ir arī dzinējas vadības blokā. Pašu bloku esmu nopircis diezgan līdzīgu no XC90 pa 40 eiro, bet pārprogrammēšana maksā ap 200 eiro. Un to, vismaz tas ir pie Daugavpils, pie Modriksa tur tiks maksā. Bet man bija kaut kā slinkums, arī bišku žēl naudas, jo mašīna tomēr daudz patērē. Un tad, ja sanāk šobrīd izmaksas, ja tā saskaita uz vienu mēnesi, kopējās izmaksas ar iegādi 800 eiro, tas ir diezgan tā šerpi. Varbūt tad kādā ziņā varbūt izdevīgāk un arī nerviem, bet tad atkal nevarēs uzfilmēt, jo šos video diezgan cītīgi skatījās TikTokā, tagad ieliku pēdējos video YouTube, arī tur diezgan labi skatījās. Kāpēc, lai tad nefilmēt, ja cilvēkiem patīk? Līdz ar to jāskrien uz tehnisko apskati, jādara. Jā, bet nezinu, kā izdarīšu. Kā es nopirku tieši šo Volvo? Tas nebija pirmais Volvo, kur es noskatījos. Pirmais Volvo es pat aizbraucu uz Talsiem, tur, kur dzīvo Mareks Tiripiri. Ar autobusu braucām, un tur bija 2007. gada Volvo, manuālā kārba, bet vizuālais tur tas sāniņš. Esmu tagad gribēju skatīties mašīnu, to arī apskatījos, bet pa 3000, tādu negribējās ņemt. Neko, jāskatās tālāk. Bija bišku tā apdauzīts, domājās, 3000. Pārdevējs teica, ka viss ir labi, pārlasīta tur ritošā, es kaut kā viņam nenoticēju, bet, arī varbūt pat noticēju, bet, sanāk tā, ja tev ir 3000, man bija 3000. Es ar tādu domu, tad sanāk, ka man vairs nebūs naudas, ko, piemēram, samainīt eļļu, samainīt siksnas, tādas lietiņas, ko jāizdara tikko nopērkot mašīnai. Bet, es beigās tam talsiniekam pateicu, nav ko te tērēt manu laiku, viņu laiku, viss, dodamies tālāk. Vēl aizgājām ar draudzeni uz kafejnīcām, pastaigājām pa pašiem Talsiem, viss forši tāda ekskursija. Nākamajā dienā jau devāmies uz Valmieru. Valmierā arī ar autobusu. Vēl es tā domāju, varbūt pirkt, varbūt nepirkt. Bet padomāju, man 3000 eiro, 2000 es iztērēšu, lai nopirktu šo auto, un 1000, lai kaut kādas defektus salabotu, nomainītu tur eļļu, filtrus, tā. Bet, kā beigās izrādījās, 1000 tas vispār nav nekas. Līdz ar to nereāli. Tā, tūlīt iziesim ārā.
paskatīsimies. Agrāk nebija dūmi, man liekas, tagad parādījušies tādi zili, balti dūmi, un tie agrāk nebija, un tagad zūd tosols. Tad tas jau ir mīnus. Un vēl ir arī, ka riktīgi uzdod grīdā. Tad ir melni dūmi. Tad visticamākais arī ar to neiziet skati. Te ir tik daudz punkti, ar ko es neiziešu skati. Tā kā nezinu. Tūlīt ātri ieslēgsim, paskatīsimies. Nedaudz no sākuma neitrālajā. Man vēl bija dzird, tad varu komentēt. Tagad tā, noliksim drusciņu klusāk ventilators. Ieliekam neitrālajā un uzdodam gāzi. Jā. Un tagad iedegās, pazuda akumulātora lampiņa. Tā, jā. Tagad pamēģināsim liekt draivā un nedaudz arī uzgāzē. Tā, radio nevar izslēgt. Bet nav melno dūmu. Interesanti. Jā, citreiz ir tie melnie dūmi, bet tagad parādījušies arī tādi baltie. Tad viņš sācis ēst. Antifrīzu tas pavisam nav labi. Padomāsim, vai vispār ir vērts iet uz skati. Varbūt ir lētāk pārdot par tādu summu, kādu iepriekš nopirka Perekups. Tātad 950, labi, vēl nomest 50, tātad pat 900. Bet tad jau atkal kāds nopirks. Bet tad jau iespējams, ka varēs jau pēc tam filmēt jaunus video. Bet atkal, vai kādam iesmērēt. Es jau pārdodu, godīgi tur mašīna tādā stāvoklī, bet pēc tam tas Perekups uzfričina. Un tad jau viņam viss ir labāk. Es nezinu, ko darīt, bet atkal redz, cilvēkiem patīk skatīties, kā citi cilvēki mokās. Tāpēc nezinu, te ir ļoti grūta izvēle, ko darīt tālāk. Tā kā patīkamu skatīšanos. Tie, kas ir redzējuši, varat neskatīties, bet tie, kas nav redzējuši, kādas 30 minūtes ar visu Volvo stāstu. Un ierakstiet arī komentāros, ko jūs par visu šo domājat, ko man darīt ar Volvo. Līdz ar to es aprēķināju, man uz rokas paliks ap 1800 eiro. Iztērēju šos 1800 eiro, pat pietrūka, nācās pielikt un nopirku Volvo V70. 2005. gada 380 000 aptuveni nobraukums. Šitā es aizmirsu, ka man e-pasts ir cits ECSDD. Tagad ņemos, vispār, šausmas. Kaut kā mēģināšu, vismaz uz mēnesi apdrošināt, pēc tam vēl pārbaudīšu, vai ir aizgājis sistēmā. Man pēc tam ogrē vajadzēs saņemt tehnisku apliecību. Cerams, ka saies. Beidzot esmu nopircis atstāvēc un arī nopircis mašīnu. Mašīnas summa bija 2070. Pārdeva pat 2. Gribētos jau 1800, varbūt 1700. Pat 1900 nebija ar mieru. Bēdīgi, bet labi. Ir defekti, bet tos jau rādīsim pēc tam. Lūdzu piesako, lai redzētu, kas tad man te būs nākamajā reizē. Medienas ar Volvo. Pēdējās dienas diezgan švaki leca, šodien pavisam bēdīgi. Izskatās, kā aķis ir viss. 12 volti, klaimes silta, šita arī silta, jā. Mēģināsim ar būsterīti, varbūt paveiksies. Kā mēs redzam, nekus trāpējumi, tātad te jau viņš jau ar būsteri vai kaut kādiem vadiem ir licis klāt. Jā. Tā, būsteris ir. Nezinu, kāpēc gaisma ieslēdzās. Nevar izslēgt. Labi, kā ir tā ir. Tā, ko mēģinām? Jā, 1,7. Baigi švaki. Bet tas ir milzīgs akumulātors. Cik tāds maksā? Haidi ir ārā. Esam redzēt. Beigās nodevu aķīti un saņēmu 20% atlaidi. Nezinu, cik labs vai slikts bija vecais akumulātors, bet neko darīt, jau ir nomainīts. Un jaunais ar atlaidīti maksāja 144 eiro. Oi, brēni. Tas Francisks tur nobeidz. Starterim, čau.
Tomēr akumulātora nomaiņa neko nemainīja, līdz ar to varbūt bija veltīgi. Beigās aiz bēdām devos uz Ogres ledus halli un tur nedaudz paslidot. Kā izdevās novērst šo problēmu, par to jau nākamajā video. Nopirku automašīnu un, godīgi sakot, laikam ieberzos. Aizzinu pie kunga ar pacēlāju, uzcēla augšā, paskatījāmies un teica, veco zēnu, pieliec 400 un tirgo par 2400 un kļūsti par perekupu. Bet tā kā ir šis video, tāpēc par perekupu īpaši negribas kļūt, jo no tāda visticamākais arī šo auto nopirku. Tur jāmaina nost, obligāti. Tad, ka tos pasmēdēt eļļa, viņas sēdīs viņu. Bišku ir. Bišku, bet arī krieti. Jā. Viņi tik no augšas nomazgāja un viss, jā. Es pat nezinu, no kura gala sāk. Vajadzētu visu mazgāt. Izskatās, ka no augšas, no ārsta vāk. Tā tur stingri, bet ēdīs vienā eļļā. Tur negribētu panu likt, tev vajadzētu dabūt kaut kur tu varētu viņu uzstumties virsū un no apakšu visu nomazgāt. Sveiki! Ej, gultnes beigt. Tev nevibrēja braucot? Bišku. Varbūt sitiens no tā gultņa? Nē, sitiens ir pārslēdzoties. Okay. Jā, šitais ir jau korpusā ir ēdies jau. Jā. Redzi, korpus jau ārējā šālē griežās līdzi. Kādai vairs eļļas maiņa, tā baigi nesalīdzās. Pagaidām izskatās, ka lielākais ieberziens ir atomkārba, kura uzsilstot darbojas ar tādiem kā grūdieniem. Kārbas restaurācija varētu izmaksāt ap 1200. Tas neiekļaujot kārbas uzstādīšanu un noņemšanu. Ieraksti komentāros, cik ilgi var ar tādu kārbu pabraukt. Un ieraksti komentāros, varbūt ir vērts lietotu kārbu vienkārši vietā ielikt. Nē, es viņi funkcionē. Tur vajadzētu pie pašiem basto cilvēkiem braukt, lai viņu palaiž. Visdrīzākais, kad ir apvienots degvielas ekonomijas variantā, parasti apvieno degvielas sūkni, drošinātā izņem ārā, lai viņu Tā kā. Un, paga. Tas ir šitā. Katalizators es nezinu. Tās bukas jāmaina nost. Ir atlīmēsies vaļā. Katalizator vidējās bukas jāmaina nost, jo ūdens jau spiežās ārā, jo riteņa ģeometrija jātaisa ir. Un dēļ šitām skrūvēm neuztaisīs. Teica, ka vectēvs uzlika jaunas skrūves. Šitās riepas. Jā. Vajag jaunas viņas nav. Nekā var redzēt, kaut kas tevi. Redz, cik tālu ir mazgājuši. Jā, tālāk nav tikuši. Nav tikuši. Tā kā es teicu, trūkst te viena sastāvdaļa. To jau vajadzētu principā, To vajadzētu atjaunot, jā. Siksnes līdz ar to arī visas mainās. Zobu siksnes arī ir. Zobu pie līmeņa. Man pēc kāda laika parādīties skaņas no atsperes. Gumija ir jau izdilusi un viņu vajadzētu terēs mainīt. Putekļu gumijas viss ir lejā izkoridējuši augšējā plāksnē. Diski labi, korozija, nekur par krāsi pacēlusies. Un te arī ir tāds stingri. Tā kā neteikt, viņš baigi brīvi iespējas. Iespējams, akumulatoru esmu nomainījis veltīgi, bet, gadās arī tā. Neskatoties ne uz ko, aizvilkām automātu uz servisu. Starteri man izdevās sataisīt, aizvedu uz servisu, par šo prieku samaksāju 196 eiro, 22 eiro diagnostika, 35 eiro darbs, starteris ap 99 eiro un palīgi materiāli, kā arī 21% PVN. Tātad kopējā summa 196 eiro. Paldies visiem aktīvajiem komentētājiem! Ļoti daudzi ierakstīja komentāros pareizi. Pie vainas bija starteris, viņa tinumi bija sakusuši. Līdz ar to radās šāda problēma. Šobrīd automašīnu var ļoti labi pielaist, nekādu problēmu. Starterim servis deva 2 gadu garantiju. Teica, ja kaut kas brauc, taisīsi. Es agrāk tomēr biju mainījis savam Renault starteri paša rociņām, un tad bija daudz lētāk, starteri pa kādiem 40 eiro nopirku Elkšņos. Jā, šobrīd vislielākā problēma ar kārbu. Ko ar viņu darīt? Nav ne jausmas.
Ļoti daudz ieteica vienkārši samierināties ar dzīvi, kā ir izdarījuši viņi, citi 3 gadus, 10 gadus, gadu braukā un mēģina kaut kā pielāgoties. To laikam vajadzētu darīt arī man. Karteris tāds smuks, spīdīgs. Otrs korpus nav tik spīdīgs, bet šī daļa laikam ir taisīta. Šis skaitās restaurētais, atjaunotais. Izpētīsim sludinājumu, kāds bija manam Volvo. Sludinājumā bija rakstīta jauna tehniskā apskate. Vēl tā pētīju, šajā gadā ieta tehniskā apskate, tātad viss kārtībā, ceļa nodoklis nomaksāts. Nu jā, tas nebija nomaksāts, to vēl vajadzēja maksāt. Kārtējs ieberdziens, bet nu ko darīt. Volvo V70, facelift 2.4, D5, 120 kW dzinēju. Tehniski labā stāvoklī. Sveiki, gultnes brekts. Man iepriekšējie video tiešām liecina, ka šis auto ir tehniski labā stāvoklī. Es pat nezinu, no kura gala sākt. Vai ir godīgs pārdevējs bijis, vai nē? Motors strādā labi. Pielec arī -23 grādos. Uzsilst ātri. Zobsiksne nomainīta pirms 20 000 kilometriem. Eļļa pirms 4 000. Salons tīrs, skopts, labi saglabājies. Liels bagāžnieka nodalījums. Nu, kāds ir tāds ir, jā, normāls nodalījums. Pirms ziemas uzliktas jaunas riepas. Bet Vajag jaunas viņas nav. Vizuāli ir pa kādam sīkam defektiņam. Izskatās, ka pārdevējs bija tikko notīrījis rūsu un mazliet piekrāsojis pēc 19 dienām, kā varam redzēt, viss jau atkal ir redzams. Xenon lukturi tie ir, vienīgais viens ik pa laikam deg ārā. Tātad kārtējie tēriņi būs. Ierakstiet komentāros, cik maksā Xenon lukturi šim auto. Vēl bija arī minēts, ka izlaiduma gads, viņš kā 2005. gada 31. decembris, laikam, jā. Komentāros man rakstīja, kā es tos vizuālos defektus neredzēju. Es to redzēju, bija rēķinājies, visur defekti un apkopīti iztērējuši ap 1000 eiro. Iesākumu būs normāli, bet, kā izrādījās, ne tuvu tam. Man vēl ir interesanta informācija no iepriekšējā īpašnieka. Par to jau nākamajā reizē. Nedaudz par manu auto biogrāfiju. Šeit man rokās ir suvenīrs, kas palika no iepriekšējā saimnieka, ko iepriekšējais saimnieks atstāja, laikam ar nolūku. Pēdējo viņš tur nerādīja, un es pat nezinu, tur bija tikai zinu, ka uz sievietes vārda. Šāda jauka tehniskā pasīte. Taisnība bija tas, ka braucis vectēvs, taču ne Perekupa vectēvs. Ar mani sazinājās tā vectēva radinieks, jā, braucis, izmantojis kā darba auto. Sanāk no 16. gada līdz pat 23. gada decembrim. Pēdējo gadu gan auto stāvēja skarbas defekta dēļ mierā. Decembra vidū tika pārdots Perekupiem par 950 eiro. Tad šie kungi nedaudz uzfrišināja šo auto, un tieši pēc mēneša, 19. janvārī, gāja tehnisko apskati, uzreiz neizgāja, tur bija defekti. Cerams, ka novērsa. Jo šeit pat lapiņā ir ievilkts tā smuki, forši skaisti. Ja novērsa, tad kaut ko arī patērē. Tas ir jauki. Tajā pat dienā, nobraucot 66 km, izgāja atkārtoti šo skati. Tātad viss kārtībā. Man ir viens minējums, kā viņam izdevās nesamaksāt gada nodokļi. Tas ir vienkārši uzrakstot uz cilvēka, kuram ir nodokļu atvieglojumi. Jo īpašnieks nebija arī pārdevējs. Pēc tam jau šis auto bija ielikts SSLV, ko pamanīju es, un 5. datumā aizbraucu viņam pakaļ, nopirku par 2000 eiro. Tas ir īsts biogrāfijas stāsts. Ieraksti lūdzu komentāros pēc taviem aprēķiniem, cik Perekupi varēja nopelnīt no šī darījuma. Volvo nedienas turpinās. Vakarā grozot stūri, šāda skaņa. Paskatīsimies no sākuma, vai ir līmenis. Tā, kā apskatīsimies, vai ir līmenis. Līmeni īsti redzu tikai putas. Gadās arī tā, redzēsim. Vai viņš kaut kur tur lejā tek vai kaut kā. Es pat nezinu, no kura gala sākt. Ja stūres veika, tas varētu būt dārgi. Pasūtījums. Paliesim iekšā, varbūt paveiksies. 5 eiro maksāt, bet cik daudz lieta, nezinu. Ielējot, palika bišku labāk. Ko, aizvedu kādus 7 pasūtījumus un atkal savs.
Ierakstiet lūdzu komentāros, kas varētu būt par problēmu. Man pagaidām izskatās, ka pie vainas varētu būt stūres mehānisms, jeb kā tur mēs dēvēt reika, statnis vai kā, redzēs, kaut kas no tās daļas. Es paskatījos, stūres reikas, lietotas RRLT maksāja no 120 līdz 170, arī 300 eiro. Cik atceros, Renault Lagūnai stūres mehānismā restaurācija maksāja kā 200–250 eiro. Volvo nedienas turpinās. Šodienas nediena nestrādā piepīpētāja ports. Ieliekam, nekas nenotiek. Jāmeklē kas par drošinātājiem. Man te viens kungs teica, ka 11. drošinātājs varētu būt pie vainas. Tas ir zem stūres. Bet, kā redzam, te jau kaut kas ir līdis. Nav līdz galam pareizi ielikts. Tā, šeit tagad ir smuki vietiņā, viss forši, jauki. Tur apakšā drošinātāji. Jātiek klāt 11. Redzēs, kā izdosies. Ierakstiet komentāros, kas šis pa jauku pārsteigumu, kam kādreiz šis vads bija paredzēts. Jā, drošinātājs izdedzis. Tā, Bluetooth ir, viss skaisti. Brīnišķīgi. Jā, diemžēl prieki bija īsi. Ieliku jaunu drošinātāju un to atkal. Tā, diemžēl izsita tajā brīdī, kad spraudu šajā piepīpētājā. Vienīgais spraudu šādu, kas pēc tam ņemot ārā sadalījās. Taču iepriekš drošinātājs bija izsists jau pirms šis bija nopirkts. Tā kā, nezinu, varbūt kaut kāda cita vaina. Varbūt tad, kad iesprauc šajā, tad, nezinu, kaut kas aiziet uz īso. Ierakstiet komentāros, kas varētu būt par vainu. Komentāros man ieteica savu auto pārbaudīt kā ar vertikālu atskaitē. Vienīgais, kas šeit parādījās, bija notīts odometrs. Ierakstiet lūdzu komentāros, kur es viņu varētu patīt uz priekšu, lai būtu oriģinālais, cik tur 550 000 nobraukums. Jā, manā gadījumā šī kā ar vertikālu atskaite man neko nebūtu devusi. Jā, zinātu, ka nobraukums tīdz un visi. Mans auto līdz 2015. gadam braucis pa Zviedrijas ceļiem, pēc tam kaut kā kuģojas, tur ar viņam aizkuģojas arī tas nobraukums, un tad nonācis Latvijā. Intereses pēc uzrakstīja arī pašam Perekupam. Biju pārsteigts, ka viņš mani nebija nobloķējis, kā arī nomainījis numuru. Tas jau pozitīvi. Zvanīju, diemžēl neatbildēja. Un uzrakstīja: raksti, pašlaik nevaru runāt. Varbūt tiešām aizņem. Viņa atbilde bija tāda: godīgi pateikšu, biju redzējis video ar Volvo un tām problēmām. Par to lekšanu starteru vispār nebija problēmas, kad auto bija pie manis. Janvāra sākumā bija lieli augstumi, viņš arī leca -23 grādos. Pat pameklēšu video, jābūt. Es viņam pēc tam pajautāju, lai viņš pameklē to video, vēl nav atsūtījis. Žēl. Gribētos redzēt to video. Es zinu, ka tu skaties šo video. Atsūti video, varbūt vēl kādus interesantus video. Būs foršāk. Par kārbu. Mēs nobraukājām vismaz 6 km, kur testa braucienu testēja auto gan ārpus pilsētas un pilsētā. Ja tā kārba būtu slēgusies ar sitieniem, domāju, ka būtu pamanījis. Es pamanīju, zini kad? Tad, kad jau visu samaksāju, izbraucu tikko ārā no Valmieras. Mierīgi braucu, un tad viņš kaut ko, kad brauc uz 90 km/h, viņš tā kā grib pārslēgties uz 5, uz 6, un tā visu laiku ar kruīzu brauc, un viņš tur kaut ko spārdās. Tā es arī sapratu, ka īsti kaut kas nav. Tā kā, es tajā brīdī diezgan tā, dinamiski braucu, līdz ar to nepamanīju, jā. Bet, kārba bija ar defektu, tur nav ko teikt, vienkārši tajā brīdī nepamanīju, baigais Perekupči. Žēl, ka tā. Par stūres reiku. Man šķidrums viņam nebija zudis, neko nebiju lējis klāt. Lietots auto jebkurā monumentā var kaut kas ar viņu notikt. Es, protams, auto pārdodot neizskrūvēju motoru, kārbu līdz pēdējai skrūvītei, lai pārliecinātos par nodiluma stāvokli. Līdz ar to defektus, ko pakts pamanīju, liku tādu cenu, nevis tirgus 3000, 3500. Jā, ko tur var izdarīt? Kā ir, tā ir. Gadās arī tā. Un ko te pierādīt? Tur neko nepierādīt. Vienīgais forši, ka cilvēkiem patīk skatīties, pavelkās, jā. Viņam nesen bija vēl viens sludinājums. Passāts B6 Valmierā. Man liekas, ka viņš jau pārdeva. Ja tu esi Passāta B6 laimīgais īpašnieks, uzraksti man, varbūt sanāks forši video. Bet, varbūt tev tiešām labu auto
pārdeva un viss ir kārtībā. Kāpēc ne? Perekupa kungam novēlu veiksmi biznesā. Volvo stāsts turpinās. Pa 2 mēnešiem esmu nobraucis 5000 km. Degvielā iztērēju 400 litrus, tas ir 659 eiro. Vispār kopā esmu iztērējis 3735 eiro. Tā skaitā 2000 auto iegādē, auto reģistrācija, izmaksas un dažādi remontdarbi. Ap 1075 eiro. Un arī degvielas izmaksas 659 eiro. Degvielas izmaksas uz 100 km 13,7 eiro, jeb 8,5 litri. Ko darīšu ar automašīnu nākotnē? Vēl nav nejausmas, bet šobrīd automašīna ripo. Tur ir ko darīt, ir ko remontēt. Kārbu labāk neaiztikt, kamēr brauc, tikmēr brauc sīkumiem. Nu, viņi it kā sīkumi, bet pēc tam tā savācās, ka tur ir summas labas. Pagaidām braukšu tālāk, tad jau redzēs, kā būs. Volvo stāsts turpinās. Ir samainīts stūres mehānisms, maksāja 200 eiro. Tas ir ar visu darbu. Skatāmies, vai šķidrums. Principā ir viss kārtībā, viss skaisti. Vēl ik pa laikam nācās piepumpēt riepu, ik pa pārdienām. Nu, tas jau nav normāli, līdz ar to aizvedu tepat uz Ogres Rīmī. Tur ir riepu darbnīca, sataisīja 17 eiro un var braukt tālāk. Gaisu laida tajā vietā starp riepu un disku, pārmontēja un tad jau viss kārtībā. Volvo stāsts turpinās. Nopirka arī Ikšķilē Elkšņos šādu āķi, ko ieskrūvēt, lai varētu vilkt, un maksāja Elkšņos 10 eiro. Nopirku arī šādu jauku Volvo domkratu, maksāja 15 eiro ar visu piegādi no RRLT. Cerams, ka strādās. Griežās kaut kas. Ir, viss notiek. Nopirku domkratu, un kā parasti, nepamanīju, ieberzos. Komentāros rakstīja, ka Volvo domkrati ir kaut kāda LS mašīna un labāk ir uzcelta sapūšu BMW nekā Volvo. Nu, un šeit jābūt tādam kā pusaplītim, bet kā mēs redzam, viņš ir nolocīts. Nu jā, ja neskaita piegādes izdevumus, maksāja viņš 8 eiro, kas priekš domkrata laikam ir nekas. Nu jā, ierakstiet komentāros, ko man viņu vienkārši atlocīt, vai pirkt jaunu domkratu, vai ir prātīgi viņu uzkarsēt, vai atlocīt bez karsēšanas. Kārtējo reizi nepamanīju un ieberzos. Neko darīt, dzīve tāda. Jā, daudz karsēt arī nevaru, jo šī plasmasas, kas te buksīta vai kas tur tāds sāks kust, ja šo galiņu sākšu karsēt. Plaķenēm atlocīju vaļā, redzēs, tik esmu veiksmīgi atlocījis. Izskatās, ka ir vietā un savu darbu pilda. Nedaudz mēģināsim pacelt augstāk, lai redzētu, cik labi strādā. Tā, ka esmu uzcēlis baigi dīvainā vieta, bet interesanti, ka te nav tuvāk. Nezinu, vai puses mašīnas vidū. Bet šeit jau rekur ir virs zemes. Ja vajadzētu, varētu bišku vēl, bet es tikai tīri pārbaudīt, līdz ar to varam laist lejā, viss kārtībā. Īsti nezinu, kādam mērķim bija paredzēta šī detaļa. Vēl bija šāda, šeit bija savūvis. Tagad nedaudz tika atjaunot. Tāda kā šuga uztaisīta. Cerams, ka turēs. Bet kāds viņam mērķis pirms gaisa filtra? Ļoti interesanti. Ieliku tagad vietā. Tās, ka turēsies labi, bet man liekas, šeit rekur viena skrūve ir. Šeit viņai vajadzētu būt tādā apakšējā šāvīga saibai, bet interesanti. Volvo stāsts turpinās. Sadūros ar šķērsli. Rezultātā šis onkuļa veidotais tāds veidojums viss. Rekur bišķi pakļaus, vai nē, vai kas? Rekur viss cauri. Tikliņš, jā, pagalam. Ksenona lukturis. Ierakstiet komentāros, cik tad varētu izmaksāt. Es skatījos, RRLT bija 470 eiro. Tas liekas bišku pa šerpu. Trešdaļa mašīnas šī brīža vērtības. Ir arī pozitīvais. Kondicionieris darbojas, vai nav feini. Var griezt, cik grib. Jauna diena, jauni pārsteigumi. Pa 10 000 kilometriem parādījās šāds. Piemeta pie kompja un sanāk, ka gaisa masas mērītājs ir pie vainas. Skatījos TikTok video un ieraudzīju, ka ir tāda iespēja kā mobilā eļļas maiņa. Nolēmu to arī izmēģināt. Vienu bādu, vairāk var uzsaukt lakumu, bet atslēgt.
Filtri un eļļa izmaksāja 99 eiro, bet darbs 55. Dārgie viddarbinieki, šī diemžēl nav apmaksāta reklāma, līdz ar to varat gulēt mierīgi. Jauna eļļiņa. Zinājām patīkam gaita. Ieraksti lūdzu komentāros, ko tu domā par šādu eļļas maiņu. Ko? Iedarbināt pirkā, Mainot salona apsildes radiatoru, šādu jauku ziņojumu saņēmām no iepriekšējiem saimniekiem, laikam arābi. Ieraksti lūdzu komentārā, ar ko šie iepriekšēji īpašnieki varēja nodarboties. Eļļas maiņas laikā tika pamanīts, ka salona apsildes radiators tek. Mobilā eļļas maiņa sagādāja to par 35 eiro, darbojās ar nelielām lietus pauzēm no 11 līdz 4. Sanāk par darbu samaksāju 75 eiro. Šādu jauku ziņojumu saņēmām no iepriekšējiem saimniekiem, laikam arābi. Ieraksti lūdzu komentārā, ar ko šie iepriekšēji īpašnieki varēja nodarboties. Nu jau atkārtoti pieslēdza pie kompja, gaisa masas mērītāja kļūda atkal parādījās. Pēc remontdarbiem iebraucot oglē, parādījās šāda kļūda, kas ir zemes dzēsēšanas šķidruma līmenis, pielēja antifrīzu un tad jau viss bija kārtībā. Vairāk nekas nepazuda un viss bija forši. Šī joprojām nav apmaksāta reklāma, Rētāja aizsardzības centra darbinieki var gulēt droši. Paldies mobilai eļļas maiņai pat padarīt to darbu. Braucu no Rīgas un konstatēju, ka aizmugurējais labais ritenis ļoti sakarsis. Patestēju otru, un viens ir 216, bet otrs nieka 30. Kaut kas nav labi ar bremzēm. Volvo stāsts turpinās. Šoreiz mobilā eļļas maiņa palīdzēja man tikt galā ar karstošu bremžu disku. Tika nopirkts suports un suporta remonta komplekts. Uzstādīts jauns suports. Bremžu sistēma tagad darbojas. Viss labi. Uzstādīts jauns gaisa masas mērītājs. Gaisa masas mērītājs maksāja 118 eiro, suports remkomplekts plus darbs visam šim maksāja kopā 75 eiro. Ar bremzēm viss labi, taču gaisa masas mērītāja nomaiņa savu efektu nedeva, bet par to nākamajā reize. Volvo stāsts vēl joprojām turpinās. Tā, vakumniekam ir šādas divas šļauciņas. Viena varētu gadīties, ka iet tur lejā, tā arī paskatījāmies pēc cita auto. Bet kur otra nav nejausmas. Interesanti. Beigās atradu internetā, šīs caurulītes iet uz dzinēja spilveniem. Šaubas māc, vai tas ietekmēs jaudu. Volvo stāsts vēl joprojām turpinās. Šoreiz tika nomainīts priekšējais spārns un lukturis. Lietotu lukturi izdevās nopirkt par 80 eiro. Spārns ar piegādi no Lietuvas izmaksāja 110 eiro. Ļoti forši, ka izdevās atrast tādu pašu krāsas kodu, līdz ar to nevajadzēja neko krāsot, tikai liec virsū un viss ir forši. Šeit ir vecais, vecais gan bija diezgan labi izrūsējis. 40 eiro par darbu, paldies mobilai eļļas maiņai un viss atkal ir forši. Diemžēl lukturim nenāca līdzi spuldzīte, līdz ar to nopirku divas Xenonas spuldzītes par 40 eiro. Viena no tām darbojās vienu dienu. Sākām domāt, ka Xenona vadības bloks vainīgs, bet nē, izrādījās spuldzīte defektīva. Paldies kaimiņam par Xenonas spuldzīti, tagad viss skaisti stīvi. Volvo stāsts turpinās. Šoreiz gultnis gaudoja kā traks. Tas izmaksā 83 eiro. Vēl atklājās, ka stūres pirksts ir diezgan švaks. Tas arī tika nomainīts 15 eiro. Jaudas problēmas turpinās. Šoreiz mainījām interkūleri. Pie reizes arī nomainījām devēju, kas ieskrūvējas iekšā interkūleri. Interkūlers maksāja 130 eiro, devējs 50 eiro. Kopā par darbu 110 eiro. Pēc interkūlera un devēja nomaiņas jauda parādījās, bet parādījās arī check engine. Ļoti reti, bet ir arī, kad jauda pazūd. Tad pietiek kādu laiku mašīnai pastāvēt un atkal ir jauda. Mobilā eļļas maiņa pamanīja, ka Modriksam video ar Volvo arī bija tieši tādas pašas kļūdas, un viņš tās atrisināja, mainot un klonējot citu dzinēja vadības bloku. Redzēsim, kā tur būs. Ierakstiet komentāros, kā jums liekas, kā ir.
Volvo stāsts turpinās. Iepriekš nopirku durvis šādas, vēl nesamainīju, maksāja 20 eiro. Un domāju, nu ko, vēl otrs jānopērk, bet nu ko, viss būs labi. Rūsas nebūs, bet izrādās, rekur ir kāries. Ai. Es pat nezinu, kā... Vai nesanāks tā, kā trešajam golfam man bija, likās, drusciņ, pēc tam tīrīja vairāk, un tad nereālā rūsa bija. Nu, cerams, ka te ir, jā. Un ierakstiet lūdzu komentāros, cik varētu izmaksāt šāda defekta novēršana. Un īstenībā vajadzēs arī otrā pusē, jo rekur otrā pusē varbūt vēl nav tā izrūsējis, bet jā, šeit līdzīga situācija ir. Cik tas varētu izmaksāt. Cik daudz degvielas es iztērēju ar savu Volvo no februāra līdz septembrim, tas ir 7 mēnešos. Lielākais viena mēneša patēriņš bija 500 eiro. Vidējais patēriņš 7,9 litri. Ziemā tas bija pat 8,4, bet beigās tomēr izlīdzinājās. Kopā pa 7 mēnešiem tika patērēts 1763 litri, un tie ir 2764 eiro. Ierakstiet lūdzu komentāros, vai tas ir daudz vai maz. Volvo stāsts turpinās, nopirku antifrīzu un šādu savilcēju pa 10 eiro, un skatāmies, kas te šoreiz pa problēmu. Šoreiz mēs atveram, jā, šodien no rīta parādīja mašīna, ka ir zemes līmenis. Es pat teiktu, līmeņa nav. Vienīgais, kas liekas aizdomīgi, kur savilcējs neturās. Jāpamēģina samainīt, varbūt tas kaut ko mainīs. Bet tad jau te vajadzētu vispār būt tecējis tā kā uz urrā. Vēl ir bēda, ka stūres pastiprinātājs kļuvis tāds gurdenis, kaut gan līmenis ir. Līmenis ir, bet jā. Paskatījos zem bampera apakšā, skatos, tur veidojas antifrīza piles. Tātad tas varētu būt no kurienes, no radiatora, bet tā skatījos no augšas pie radiatora īsti neko neredzēju. Pasaucu mobilo eļļas maiņu palīgā. Izrādījās beigās skāda nebija tik liela un viena caurulīte bija nedaudz deformējusies, ieplīsusi. Pamanījām, ka vienai citai caurulei tai gan labi noberzies, es nezinu, cik tur pāris milimetri palikuši, un tad būs diezgan jautri. Noplūde novērsta, šoreiz viss bija diezgan vienkārši un laimīgi. Šī caurulīte vienkārši bija laikam nedaudz sākusi saplaisāt, nogriezām kādu centimetru nost, un tad jau viss bija forši. Varbūt pat ostītāji, Volvo stāsts turpinās. Šoreiz paskatīsimies, vai šeit ir rūsa. Šeit ir kniedīti, izurts, un vienīgais grūti tikt viņā, kā es viņus pēc tam ieliku. Viens jau pagalām, neko dara, kur ir ārā. Ko, paņēmu nost. Šeit var redzēt, ka šeit ir caurums, jā, viņš ne tikai tur, bet te, tad burbuļojums, bet tur tālāk izskatās pat tīri labi dziļāk. Tur iekšā. Ko tur redzēt? Kaut ko var redzēt. Rūse ir, bet tā, ka viss pilnīgi sapuvis nav. Slieksnis kaut kas no sliekšņa. Jā, vislielākā bēda šeit. Gan jau līdzīgi otrā pusē ir. Tagad viss jau, ja šīs kniede, šī daļa kaut kā ir, tā ir. Nezinu, vai te var kaut ko aizlipināt, ierakstiet lūdzu komentāros, bet, šeit esmu ieskrūvējis skrūvītis ar kniedēm. Jā, te leņķis par sliktu, lai vienkārši pieskrūvēju, tagad viss stumrās normāli, tad viss kārtībā. Kā būs nākotnē? Nezinu. Vēl bēda ir diezgan švaki sils un salona augsts. Bet vismaz labi, ka ir salonā beņķu apsilde priekšējo, līdz ar to var dzīvot daudz maz labi. Bet, jā, es nezinu, kas pie vainas termostats varētu būt. Volvo stāsts turpinās. Volvo nebeidz pārsteigt. Akumulātora lampiņa un šāds paziņojums. Paskatījos arī, cik ir voltāža. Mašīnai darbojoties, cik tad dod ārā ģenerators 15,3. Varētu būt, ka nedaudz par daudz. Milzonīgs paldies, ka skatījāties. Uz drīzu tikšanos!